Šodien sākam savādāk. Man rītā jābrauc uz Rīgu uz eksāmenu. Jāuzraksta latviešu valodas eksāmens, jo pirmajā es nogulēju. Kamēr es braukšu uz Rīgu, ir baigās bēdas. Ir jāpārdod man mašīna. Šādā skaistā, foršā, jaudīgā, retā mašīna. Pulkstens ir 10:30. Man vēl ir jānomazgā mašīna, jāieliek ziemas riepas iekšā. Jāsagatavojas arī eksāmenam. Es neesmu atkārtojis. Es vienkārši ceru, ka es dabūšu to, ko man vajag, tos 10% pēc eksāmena. Cerams pārdot mašīnu, un tad pat iespējams cerams atrast nākamo. Ja, ich sehe Jesus so spät, tak a place. Ja, piekry, że się ślibie, make it face. This is a paraphrase. Mašīnā smuki nomazgāta, viss tagad tīrs. Arī pārbaudīju eļļaslīju, man labi, ka es pārbaudīju. Viņš ir pie minimuma, tāpēc es nopirku kādu universālo. Cerams, motors neuzsprāgs. Reku skaisto eļļu, malcam iekšā. Bišķi vairāk tā eļļa tur būs tagad. Nu, un kāpēc viņi tik īpaši? Nu, reku paskaties. 4G63 motors. Turbīna tur kaut kur apakšā ir. Tāda pavisam maziņa. Evolūcijas motors no 1. līdz pat 9. viņi lika 4G63 motoru iekšā evolūcijās visās. Šitas tieši ir ķipa no 7. evolūcijas. Cerams, ka viss safe. Es nezinu, atstāšu droši vien kaut kādas pāris minūtes pasēdēt, lai daudz maz viņš nosēžās. Smuki jau mašīna ir. Zin kā, no sākuma neliekas smuki. Nu, kad es viņu pirmo reizi redzēju, nelikās, nepatīk, ļoti nepatīk. Bet tad viņu uzaugu, tāpēc, ka, ir jau labi. Šitas, ja tas hudskūps nebūtu ļoti neglīta mašīna, kas bija, es viņu nopirku. Bija tā, ka es biju tajā laikā Polijā, 19. gadā vai 20. kaut kur ziemā. Man mamma nopirka šito mašīnu, tāpēc, ka bija savu veco to atdevu tolmetā, un tad vajadzēja jaunu mašīnu. Un meklēju. Es vispār tajā neiesaistījos. Meklēju, un tad mans ops, man liekas, viņai atrada šito, pateica, labi, ņem, aizbrauc. Pa lielam paņēma, neredzēja pilnīgi nekādas problēmas. Tur nopērk viņu, un tad sākās viens pēc otra, katra problēma. Rūsa, šitā arka vispār bija dirsā, pastāst šito. Tagad jau te viss skaisti. Te jau viss tagad pavisam čotka, bet viss šitā arka bija pilnīgā dirsā. Pilnīgā rūsā. Man vēl pie reizes pateica, ka sliekšņi pilnīgā dirsā. Iepriekš jau bija nomainīts karteris, tāpēc, ka tas bija caurs. Tilts bija pilnīgi ānī. Reku šitas kreisais ritens, vienkārši pilnīgi šādi stāvēja. Kembers daudz. Tagad vēl bišķi ir. Pa lielam aizmugurē tilts nomainīts, ķēgas ielikts jauns atsaits. Tur ir bišķi dahujā naudu ielikt. Bail skaitīt. Bāka bija pilna ar dubļiem, pilnīgi izrūsējusi cauri. Šitā truba, kas te tā truba no degvielas iet iekšā bākā, tā bija pilnīgi cauri, ķip tu lai benzīni iekšā. Un vienkārši tur skaties, un tur redz asfaltu lejā. Tās ir tikai dažas no tām problēmām, kas tai mašīnai bijušas. Katra mašīna saskarsies ar problēmām. Mašīnas problēmas ir, īsi sakot, ļoti dārgas detaļas, grūti uzkopt, jo patēriņš labs. Japāns, viņi rūsē baigi daudz. Uz virsbūvs nav nekā. Pagaidām, kas ir, es varētu teikt, pilnīgi visu izpūtēju, vajag mainīt visu to sistēmu, tāpēc, ka visas tās trubas sarūsējušas. Un tas ir grūti, tāpēc, ka tās detaļas nevar atrast, un tad man ir jāpērk pa lielam, man liekas, jauni bija. Un tas izmaksā kaut kāds 2 štuks, tāpēc, ka viņam viss cauri ir esnāks trubas. Bremzes sitās, tur vēl joprojām kaut kas ritošajā, čīkst un trīķējas ritošajā. Vasaras riepas pilnīgi pliks. Zināms ir, ka kaut kādā laikā vajadzēs to rūsu skatīt un visas pārējās problēmas, kas tur radīsies ar laiku. Baigi dārga mašīna, lai uzturētu. Viņa ļoti forša, man ļoti viņa patīk. Vienkārši, diemžēl no viņas jāatvadās, un varbūt tad, kad es izveidošu Patreon un tu man sāks dot piķi, tad varbūt es varēšu viņu nopirkt atpakaļ. Ne jau to pašu, šī jau droši vien būs izrūsējusi pilnīgā dirsā, bet nopirkšu nākotnē vēl vienu. Cerams, ka būs pietiekoši.
krasāva ir pie maksimālās pieļaujamās. Zin kā nebūtu smuki pārdot ar minimālo eļas daudzumu, bet arī negribētos uzspridzināt motoru braucot uz Rīgu. Labrīt! Es vispār paspējuši, ja es izbraukšu 6. Man jābūt kādos 9:30 jau skolā. Širo gan es negaidīju normāls saules spīdi sejā. Un droši vien vakarā, kad būs jābrauc mājās, arī spīdēs sejā. Tā, man liekas, ka es vakar pietiekoši labi neizskaidroju situāciju. Ko es tagad daru? Es tagad braucu uz Rīgu, jo Latviešu valodas eksāmenā man pieķēra telefonu, man atņēma darbu un tagad man jāpārraksta. Un pie reizes es domāju, labi ir kādu laiku. Domāju, ka vajag šo mašīnu pārdot, tāpēc es piedāvāju vienam placim, un viņš pateica, jā, labi ir, 2,6 iedos. Es uzrakstīšu to eksāmenu, pēc tam cerams, ka pārdošu, un tad pat iespējams nopirkšu nākamo jau tagad, jau šodien, tai pašā dienā. Bet jāskatās, kā ies. Tagad atlikuši 2,5 stundas līdz Rīgai, un tad jāuzraksta eksāmens, un no visiem eksāmeniem es par šito uztraucos visvairāk. Zin kā, ja godīgi nenolikšu, labi ir, vienkārši aiziešu no skolu miers. Tieši strādāt Zviedrijā zemenes plūkt. Ko esam klāt? Tagad jāatrod parkings. Bet kā tu te var padzīvot? Tie ceļi ir tik traģiski, tie sastrēgumi, bet... Reku Twin Towers vispār. Kā viņi vēl stāv? Tiek nolasīt numurzīmi. Viņš nolasīja numurzīmi. Un tad es pieļauju, ka es vienkārši maksāšu pēc tam, ne? Reku žurka. Labs. Ok, spots ir noķerts. Tagad maucam uz eksāmenu. Veiksmi dod man 10% jādabū, lai noliktu. Pirmā daļa pievarēta, ej tu dirst. Es tur apdirsos pirmo stundu. 80 minūtes bija. Sāk cilvēki ļoti laicīgi iet ārā. Man bija pa lielam tukšu lapu, kad jau sāk daudz iet ārā. Uzreiz apmuls un es domāju, dirsā ir tūlīt laiks beigsies. Un man ir pa lielam tukšu lapu, bet labi ir, tad bija 3 minūtes atlikušas, tad tajās 3 minūtēs es kaut kādas muļķības sarakstīju. Es jau arī, pirmais, ko es darīju, ka es saņēmu lapu, es izskaitīju, cik kopā punkti ir rakstīšanas daļā. Es izskaitīju kopā 80 punktā, tad man vajag 8 punktus, lai noliktu eksāmenu. Tagad ir man 35 minūtes līdz esejai un argumentētam viedoklim. Esmu kaut kādu punktu vēl tur dabūs, tad jau safe. 12 punkti būs kopā. Tev vispār vajadzētu zināt, ka šitas pieder man. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka man mamma maksā nodokļus. Aiziet. Otrā daļa pievarēta. Šitā likās diezgan patīkam, tāpēc, ka bija argumentētā eseja. Bija 2 tēmas, no kurām tu varēji izvēlēties. Un rekur viena no tām tēmām bija, kas man palīdz izprast savus dzīves mērķus. Un es ieraudzīju to lapu un mans smaids uz sejas bija tik liels. Esmu pabeidzis, maz cilvēku palika. Daudz ātrāk pabeidz. Viens, man liekas, vispār neuzrakstīja neko un nodeva lapu. Tāpēc, ka viņš 10 minūtes mēs tur bijām un jau nodeva. Likās vieglāk nekā pirmā daļa. Labi ir, tagad maucam mašīnu ņemt ārā no impound lot un tad kapājam, cerams viņu pārdot par normālu summu. Tā, viss uzrakstīts, samaksās bez 7,50 pa Stajanku, joptai. Tā gan lūdzu nedara, kad rādīšu mašīnu. Nu, tagad maucam uz kaut kādu Ulbroku sīvu. Es viņam pazvanīju, viņš baigi priecīgs neizklausījās, viņš izklausījās baigi pēc tāda dusmīga džeka. Tāpēc cerams, viņš man neizpisīs baigi. Es jau esmu tāds kautrīgs puišals. Reku, mēs esam klāt. Jāpagaida 10 minūtes, kad šefs atbrauks, un tad viņš ievērtēs šito bīstu. Tā, es atteleportējos mājās. Kas notika? Es aizbraucu uz šito placi. Mēs bijām sarakstījušies, ka dos 2,6. Aizbraucu, kroči man pateica, ka viņi paņems mašīnu, un tad, kad viņi pārdos, viņi man iedos to 2,6. Bet, jāskatās. Es ceru uz to, ka viņi pārdos viņu diezgan ātri, lai var ātrāk tikt pie mašīnas, jo džekam tā kā jādzīvo. Es tā kā esmu izleps, man tā kā tagad tikai ar mašīnu jābrauc apkārt, vairs ar riteni nekur. Džeka ātri kustās. Nepagāja pat veselu dienu, kur šodien 4:30 ielikts jau iekšā. Smuki nopulēts, jauns M+S riepas ielikts. Lūk, tur arī nopulēti. Viss te ir skaisti.
Nu, te ir pāris marketing features, ko viņi ielikuši, kā vidējais patēriņš 5 līdz 6 litri. Viens saimnieks? Ok. Subwooferi. Kas tās pa lietām? Kas vēl te ir? Lietus sensors. Nu, nezinu. Es nezinu, kā viņš... Nu, es neesmu pieredzējis tādu, bet... Kruīz kontroli. Ko tu dirs? Nav tāds te tā. Vai viņi ielika? Nu, nav tā kruīz kontroli. Es tagad būtu desen viņu izmantojis. Nu, pāris tur lietiņas ir ielikts, bišķi safabricēts, bet tā jau laba mašīna. Nu, un rekur tagad ielikts pa 3.8. Tad cerams, viņi drīz pārdos un tad atsūtīs, bļa, piķi. Paga, kas tas ir? Kauns viņiem nav. Es vēl to mašīnu iztīrīju tieši pirms es viņiem aizvedu paskaties, kas tur ir pie zemes. Tad tā kaut kāda netīruma pie zemes. What the fuck, Džeki? Izskatās riktīgi labi, es pat, bļa, nopirkt viņu tūlīgi pa tiem 3.8. Paskaties, es vispār esmu tāds oligārhs, es viņiem, bļa, atstāju pusbāki iekšā. Pusbāka beņi, tas ir vispār mūsdienās tādi piķi. Labi ir. Padošu zinu, kad viņi pārdos. Maziņš updates kopš pēdējās reizes esmu kaut ko stāstījis. Pagājušas 15 dienas kopš šis mašīnu iedeva. Kāda jauna informācija nav zvanījuši, nav neko teikuši. Reku cenu nometuši uz 3.5 SSA. Un man pacietība ir ļoti izsīkusi. Es esmu ļoti nepacietīgs. Es nezinu, kā darīt. Es domāju, ja šonedēļ viņi nepazvana, nepārdod, tad es nākošu nedēļu braucu pakaļ. Labdien, šeit jums zvana Arturs. Es jums pirms laiciņa biju atstājis Mitsubishi Outlander uz komisijas pārdošanu. Varbūt jūs viņu nopērkat no manis. Jā, es varu ar jums sazināties, ka šodien pirmdien. Labi ir, tad... Jā, tad paziniet širo numuru pirmdien. Labi, paldies, visu labu. Nepateic man uz redzēšanos. Jā, tā kā tu dzirdēji, man pacietība ir beigusies, ir pagājuši 3 nedēļas kopš es iedevu savu Evolution komisiju pārdošanā. 3 nedēļas pagājušas, mašīna nav pārdotas, domāju, labi ir, tad tā kā es esmu izleps puišels, izlutināts, un man obligāti vajag mašīnu 247, tāpēc es domāju, vienkārši viņu paņemšu apakaļ, ielikšu sludinājumu un vismaz braukāšu ar viņu, kamēr viņi pārdošanā. Jo savādāk širā 3 nedēļas bez mašīnas, man jau vasara tek. Kā es aizbraukšu uz Jūrmalu, gan jau, ka viņi man piedāvās cenu zemāk nekā es gribu, tad es droši vien vienkārši trešdien aizbraukšu viņai pakaļ, jo man zeibala. Nevar pārdot man mašīnu 3 nedēļu laikā. Kas ir, Džeki, jūs tikai esat plats? Jokoju.